Dievu mīļotie ticības brāļi, māsas Jēzu Kristu, sveicu jūs šajā žēlastības dienā un tuvojas tik strauji pavasaris, viss atdzīvojas un kļūst dzīvs un smaržīgs un arī putni dzied. Ir patīkami raudzīties patiešām, ka gada laika mainās. Tad, kad mēs lūkojamies Dieva vārdā, mēs arī apzināmies, ka pie tā kunga vienmēr ir pavasaris. Pie tā kunga vienmēr ir dzīvība. Viņā mēs varam atspirkties, viņā mēs varam atjaunoties, viņā mēs varam baudīt patiesu dzīvību, patiesu svētību un viņa klātbūtni. Un paldies Dievam par to. Mīļie skatītāji, mīļie brāļi, māsas, es vēlos pateikties ikvienam no jums, kas esat līdz šim atbalstījuši Latvijas lūgšanu tīkla kalpošanu ar saviem brīvprātīgiem ziedojumiem. Un kāpēc es saku brīvprātīgiem? Jo es ticu, ka tad, kad mēs kalpojam, tad mēs to darām brīvprātīgi, nevis piespiedu kārtā, jo arī ziedošana ir uz brīvprātības principa balstīta. Un to arī māca Dieva vārds. Un es pateicos katram no jums, kas esat ziedojuši Latvijas lūgšanu tīkla kalpošanai un atbalstījuši šo darbu, gan TV studijas kalpošanu, lai varam pārraidīt raidījumus un dalīties ar Dieva vārda liecībām un būt par svētību daudziem no jums, kā arī kalpojot Latvijas lūgšanu tīkla dievkalpojumos dažādās Latvijas draudzēs, esot kopā ar jums klātienē un piedzīvot īpaši Dieva žēlstību. Un paldies Dievam par visām iespējām, kuras viņš mums dod, un kad arī šis laiks, ko Dievs mums ir dāvinājis, mēs varam izmantot gudri. Un, protams, kad šie līdzekļi mums palīdz ne tikai dievkalpojumos un raidījumos, ir dažādas citas vajadzības, kas ir mūsu kalpošanai, un jūs esat palīdzējuši līdz šim, un esat bijuši daļa no šī kalpošanas darba, lai varētu nosekt dažādas rēķinus un apmaksāt dažādas vajadzības. Paldies jums arī par jūsu aizlūgšanām. Paldies par jūsu garīgo atbalstu, kas ir absolūti svarīgi un mums nepieciešama. Lai Dievs jūs svētī un lai tas kungs arī bagātīgi jums atmaksā.